Skolu attīstības plānu fórumos ir iespēja ikvienam interesantam iepazīties ar to, kas izglītības iestādēs paveikts līdz šim, kā arī paust savu viedokli par to, kas vēl jāuzlabo vai jāievieš no jauna. Vecāks ir pasūtītājs, un mēs esam izpildītāji, un mums ir jāredz šis te vecāku viedoklis, vecāku vēlmes, kuras mēs kopīgi varētu īstenot, lai skola būtu daudz efektīvāka un piemērot tieši viņu bērniem. Tas bija publisks aicinājums iesaistīties ikvienam interesantam, un, manuprāt, tas ir ļoti būtiski, jo skats no malas vienmēr ir skaidrāks. Lai aplūkotu skolas ikdienu no vairākiem skatu punktiem, fóruma dalībnieku sadalīja dažādās grupās. Mēs strādājam kopā pie jautājuma laba pārvaldība, un mums ļoti labi izkristalizējās 6 pozīcijas. Un, teiksim, tā viena no tām, kas man prātā palikusi pilnīgi noteikti, ka mums vajadzētu vecāku dienas. Tās ir tās dienas, kur mēs varam aicināt vecākus pēc darba, tikties ar priekšmetu skolotājiem, izrunāt kaut kādus problēmu jautājumus vai kādus ierosinājumus tālākam darbam. Man ļoti patika svidanalīze, kurā iezīmēja šos būtiskos faktorus katrā no punktiem, un kuri arī ļoti daudz sakrita. Pastendas pamatskolas fórumā iesaistījās nevien vecāki un skolotāji, bet arī paši skolas audzēkņi. Mūsdienu jaunā paudze ir tā paudze, kas ģenerē vislabākās idejas. Tā ir tā paudze, kas arī redz citām acīm to, ko varbūt neredz jau pieaudzis cilvēks, un tāpēc man šķiet, ka skolēns ir tas, kas ir šīs idejas galvenais attīstītājs. Mēs apspriedām to, ka mums vajadzētu atjaunot skolas sporta zāli, kur var iet apģērbties, vai nav jāsteigā tālāk prom uz sporta halli. Un mēs secinājām to, ka mums vajadzētu skolā bufeti, jo skolēni, tiem, kam ir 8 stundas, nevar paspēt paēst pusdienas, un vēl tie, kur regulāri nenāk uz pusdienām. Pirms 2 gadiem izskanēja ziņas, ka Mērsraga vidusskolas posmu iespējams slēgs, taču iedzīvotājiem izdevās izcīnīt pretējo. Šobrīd skola šķiet atzimusi no jauna. Pēc izskanējušā drauda, ka slēgs vidusskolu, šie vecāki palikuši daudz aktīvāki, un šogad mums skolas padome pārņēmusi ir jauna vadītāja, kur arī šo organizē, kurie organizēs arī 7. martā vecāku fórumu skolotāji. Ir daudz aktīvāk, un ja ir viens aktīvs cilvēks, tas pavelk sev līdz daudz. Nozīmīga bija nevien izrunāt to, kas skolām vēl nepieciešams, bet arī norādīt uz lietām, kuras skolēni un vecāki nevēlas mainīt. Vecāki norādīja ēdināšanu, kas ir mums skolā uz vietas, kur mēs neiepērkam, kur mums ir pavāri un kur ir tiešām gatavo labu ēdienu. Izkristalizējās arī tas, ka ir mazas klases un ir individuālais darbs, un tātad mums pie tā ir jāstrādā. Mums ir šie skolēni jāintegrē, un mēs pieņemam visus skolēnus arī no blakus pagastiem. Tas, kas skolā ir pieejams, to skola arī nodrošina. Mums ir jābūt saprotošākiem un jāredz ne tikai Mērsraga robežās, un ka mums ir sava skola Mērsragā. Mums ir jāskatās valstiskā mērogā uz šo te izglītības sistēmu. Pastendas pamatskolas un Mērsraga vidusskolas vadība teica, ka šīs skolas ir uz attīstību vērstas, kas nozīmē, ka tām priekšā vēl daudz izaicinājumu un atmiņās paliekoši brīži. Pastendas pamatskola patiesībā ir kā tāds koks ar dziļām saknēm, stabila skola, kurā bērnu skaits jau ir 178 uz doto brīdi. Es teiktu, ka priekš mazas lauku skolas tas ir pietiekami liels skaits bērniem, un mums 3 izglītības programmas, kuras skolā īstenojam. Tā kā domāju, ka Pastendas pamatskolai ir nākotne. Pieņemam visu jauno, klausamies, kas apkārt notiek, un mums ir stabila skola, mums nav kadru mainība, mēs esam ļoti stabili, uz izaugsmi vērsti, un kas vēl ir ļoti svarīgi, mums skolā ir ļoti daudz absolventi. Tieši skolā strādā mūsu skolas absolventi. Māksla nav kritizēta, bet gan nākt klajā ar ierosinājumiem, lai radītu patīkamu vidi savā teritorijā. Šāda veida fórumi notiks arī nākotnē, lai aicinātu arvien vairāk interesantus iesaistīties izglītības iestāžu attīstības jautājumos.